Raidījuma ievadājs apsolīja, ka šodien mums būs iespēja uzklausīt mājdzīvnieku, ja precīzāk kaķa eksperti. Un arī šoreiz savu solījumu esmu noturējis. Šodien pie mums viesojas kaķu tiesību aizstāvis un aktīvists Brencis Ozolnieks. Diemžēl Brencis neprot runāt latviešu valodā, tāpēc mums palīdzēs mūsu tulks Igors. Brenci, tu esi pirmais un joprojām vienīgais Latvijas aktīvists, kurš iestājas par kaķiem. Vai traucē fakts, ka tu neprot runāt? Man ir tulks. Jā, bet... Nu labi. Kas pamudināja tevi iestāties par savām tiesībām un stāties pretī sistēmai? Kaķu sterilizācija. Cilvēki izlēma, ka sterilizēs mūs, lai mēs neplešam dīvāns un tapenes, bet tajā pašā laikā tie nepadomāja par to, ka kaķam mums mūsu odu. Kas liek jums domāt, ka ir labi graizīt dīvāns, kur maksā 300 lats un skaists tapetes? Mums par to nav jādomā. Tā ir dabas balss, kas mums to liek darīt. Labi. Kā jūs vispār uzrādāties? Vai tā ir patiesība, ka kaķi eksistē uz zemes vairāk nekā 9,5 tūkstošus gadu? Mēs izveidojām zemju cilvēkus. Tie dzīvoja mūsu pakļautībā, lai notika neparedzēta kataklizma un mūs samazināja augumā. Bet tam nav pierādījumu. Ēģipte. Lai nu tā būtu. Kas vēl ir galvenais, pret ko jūs iestājaties savos protestos izņemot savu godu atņemšanu? Pret kaķu barību. Es atvainojos, bet man dažkārt liekas, ka jūsu ēdiens ir daudz gardāks par cilvēku ēdienu. Neesat tik pārliecināts par to, ko neesat pagaršojis. Labi, un pēdējais jautājums. Kurš salika kaķa acīs astrotais? Es atsakos komentēt jūsu muļķīgos izteicienus. Precis teica, ka viņš sūdzēsies. Lieliski! Mūsu šodienas intervija beidzot ir galā, bet es atgādināšu, ka šodien pie mums viesojās dzīvnieku un kaķu tiesību aizstāvis un aktīvists Brencis Ozolnieks. Paldies mūsu tulkam par palīdzību, bet es esmu gatavs noslīcināt savu producentu par nekam nederīgu viesu aicināšanu.